Gandrīz 2 mēnešus risinājās Latvijas avīzes un Nacionālā teātra kopīgi organizētais konkurss uzzīmē Raimondu Paulu. Iesūtītos 147 konkursu darbus vērtēja un analizēja žūrija. 3. decembrī labākie maistro portretētāji saņēma konkursa organizātoru sarūpētās balvas. Bija jau grūti, bet man pateica, ko zīmēt, un es uzzīmēju. Un ko tu domāji, kad uzzināji, ka esi uzvarējis konkursā? Tad bija priecīgs, un es izdomāju, ko es pirkšu. Mājām suni. Jānis Jēkabsons, brīvmākslinieks, mākslas zinātņu maģistrs. Kā man teica, kad piedalīsies daudz labi mākslinieki, un vēl es nesaukšu vārdos, bet kad izrādījās, ka viņa nepiedalās, tad protams, es jau ar vecu koku ņemos ilgi. Es tā kā pastudēju to ideju meklējot, kā tas varētu izskatīties. Nonācu pie secinājuma, ka šāds pasniegšanas veids varētu būt tas, ko es te arī prezentēšu. Viņš kā romietis, viņš kā dižais, jā, tieši tā. Viņš jau arī tāds viņš jau tā arī droši vien paliks vēsturē, kā tāds savu laiku liecinieks, tāds dižs. Man ir ļoti brīnišķīgi kaimiņieni, kur abonē lauka avīzes, un kad viņi beidz lasīt, tā viņi dod man. Un pašā pēdējā piekdienā pirms konkursa noslēguma es izlasīju, kad var zīmēt Raimondu Paulu. Un tāpēc neaizbraucu makšķerēt un to svētdienu ziedoju Raimondu Paulu zīmēšanai. Man tā zīmēšana iepatikusies, un es tad brīvos brīžos pa prieku sev un pa prieku sieviņai uzzīmēju kaut ko. Tā ideja zīmēt Raimondu Paulu man radās tikai tāpēc, ka mans bērns to gribēja darīt. Un tā kā viņam vienam, mamma nāca kopā, mēs to darījām kopā, mēs arī abi piedalījāmies. Sanāca tā, ka mans darbiņš iepatikās kādam vairāk, un tāpēc esmu šeit. Man liekas, ka tas bija tāda ļoti pozitīva pieredze manam bērnam, jo mēs ļoti daudz ģimenē dziedam, un mēs dziedam visos svētkos, un lielākā daļa dziesmu tieši ir Raimonda Paula dziesmas, un līdz šim mans bērns pilnīgi nepievērst uzmanību autoram, viņam vienkārši tā dziesma patīk. Un pēc šī zīmējuma izpildīšanas viņš tagad Raimondu Paulu atpazīst gan avīzēs, gan internetā, un es domāju, ka tas lielais pluss, ka viņš zina tagad, kas ir tās dziesmu autors. Un tas arī bija vairāk mērķis, ne jau uzvarēt vai kaut ko tādu.